Labs vakars, kā nu kuram ar jums kopā sīkuls. Šodien es jums parādīšu, kā no UCUZ pārēt uz EZ.LR subdomēnu. Tātad internetu pārvokām. Ejam šitādā adresē. Tālāk. Ritinam uz leju. Sync option. Es esmu reģistrējis, tad parādīšu vienkārši tā. Ja vienkārši rakstam vārdu savu. Uzvārdu, pofika man tur kļūda. Kāds tev niks būs? Šitā, labi. Savu niks rakstu, paroli, savu e-pastu raksti. Šito ķeburu, rak šito, ņem šito. Tālāk. Ka jums viss būs pareizi, tad viss ejiet uz savu e-pastu, ka jums atnāk šāda vēstule no tās adreses. Ņemsiet, iesiet uz šejieni, un visu šito garo pentu, šitās garās pentas vienkārši uzspiedīt. Pārnus iztautība, ka viss kārtībā tā un ļāļā, šitās ir viss normāli. Ejam atpakaļ, ņemam sūdomēni, ņemam ļāļā. Ejam savā loginā. Pēc pareizi. Ņemam adresi subdomēnu. Sameklējam pie šejienes EZ.LR subdomēnu. Ja spiežam to, kur šitās tejās ir, šitsim spiežam. Spiežam, gaidām, kā mēs pārnus ierakstam, EZ.LR. Redzam, ko ir liekas, ņēmam, šitā rakstam savu nosaukumu. Nosaukums, man būs ar diviem, jo ar vienu liekas. Ejam uz savu UCUZ paneli un pārkopējam savu IP adresi, mājaslapas IP adresi. Kontrolē, vai nu copy paste, kā nu kuram, ejam šitien. Ielīmējam vienkārši šitien iekšā, ņemam save. Tātad redz, ka jums ir jau iekšā. Tālāk ejam atpakaļ savu UCUZ kontrolu paneli. Ņemam pie setting domain transfer custom domain. Spiežam. Ņemam otro, kas ir. Rakstam to pašu nosaukumu, kas tur mums ir nosaukums. Šeit tikai var būt no burtiem sastāvēt. Nedrīkst uz punkti, domzīmes, koma un šitādā garā. Es nepareiz vietas. Labi, tas protams kopīt. Pārdomāj, ņemam lala. Gaidam, pagaid. Pēc 3-4 stundām vai nu ātrāk viņš būs pieslēdzies un šīs vietā jums būs ar jūsu jauno nosaukumu, kur beigās būs .ez.LR. Šitā tev tās lietiņas darās. Varam pārbaudīt, varbūt mums tagad būs, bet iespējams. Šitiem jau teiks to, ka pēc brīdī nomainīties UCUZ-am uz to. Tas varbūt arī pāris minūšu laikā, vai arī var aizņemt tiešām pāris stundas. Bet, man parasti ir ātrāk. Un tas arī būtu it kā viss šeit, pašlaik šeit. Jā. Tikai, protams, viss tādam pa savām. Jūs arī ideja, kā citi nezin, kas ir, tas domāts kā tavs lietotāju vārds. Tā kā, jā. Pēc brītiņa parādīties. Nav. Abonējiet manu kanālu. Šis ir jauns kanāls, starp citu. Veco aizmirstiet, ja kāds vēl tādu atcerās. Un vispār ir kāds zinājis. Abonējiet šito, jo būs vairāk abonentu, jo varbūt es arī taisīšu visādus video, ko es pats zinu ļoti labi un ko darīt ar šitā. Paldies, ka jūs skatieties šo video, spiežat like, sekojiet, abonējiet tā pareizāk un
Esam visi laimīgi. Paldies! Ar jums kopā bijis Sīkuls.